esat iecerējuši no pirmdienas uzsākt rīta vingrošanu, bet nu jau ir otrdiena un pat nepaguvāt sajust vingrošanas prieku? Bērns atkal negrib iet uz skolu un pildīt mājas darbus un visu laiku atliek svarīgo lietu darīšanu uz pēdējo brīdi? Kāpēc tā notiek? Trūkst motivācijas vai tās ir pārguruma sekas? Šodien centīsimies noskaidrot, kas ir slinkums un prokrastinācija, un no kurienes tas rodas un kā to varam uzvarēt. Mēģināsim saprast, vai nekā nedarīšana vienmēr ir vērtējama negatīvi. Šodien raidījumā skatieties. Pasniedzēja, žurnāliste un 2 bērnu mamma Ieva Ādams atklāja, kā ikdienā cīnās ar slinkumu. Kādi ir slinkuma un prokrastinācijas iemesli un sekas? Neko negribas darīt? Varbūt tā nav vāja rakstura īpašība, bet gan pavasara nogurums. Nē, gribu uz skolu. Ieva Zalmane, kura plašākai sabiedrības daļai pazīstama kā žurnāliste un pasniedzēja Ieva Ādams, mācījusies Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, kas tolaik atradās omulīgā 2-stāvu namā Skolas un Lāčplēša ielas krustojumā. Kādas atmiņas Ievai palikušas par skolas dzīvi? Skolas dzīve nebija pilnīgi absolūti nekas pozitīvs. Tas bija kaut kāds tāds nepārējošs drūmums no sākuma līdz beigām. Skola kā skola. Turklāt es arī mainīju skolas diezgan bieži, un mamma izlēma, ka šī skola tagad būs labāka, un šī tad ir tuvāka, un tad man sākās problēmas ar muguru, un tad es aizgāju vispār uz kaut kādu skolu ar speciālo vingrošanu, un pēc tam atkal Mediņu. Tajā brīdī, kad es nonācu Mediņos, es jau biju tāda pa kaktiem sista, jā, un no dzīves pilnīgi nobijusies, tāds pilnīgi autisks bērns bezmaz. Kā loģisks turpinājums Mediņu skolai sekoja Jāzepa Vītola mūzikas akadēmija, kur mēs dodamies ekskursijā kopā ar mūsu šarmanto pavadoni. Cik jocīgi! Dievs, cik jocīgi! Tas ir... Es sen esmu ieradusies kā skolniece, un šeit tas pats drebelis, kā pirmajā kursā, kad es nācu lasīt uz sienas lielajā sarakstā, vai es esmu iestājusies vai nē. Tad man bija drebelis katru pusgadu, un tagad tā sajūta atjaunojas. Pirmais, ko Ieva vēlas mums parādīt, ir vieta, kur satraukties studenti stāvēja gaidot savu kārtu pirms eksāmena. Pie šīm slavenajiem podiem mēs satraukumā stāvējām un gaidījām rezultātus pēc eksāmeniem, ko mēs kārtojām lielajā zālē. Tur, man liekas, šitie te ir visapgrābstītākie un nervu plaukstu sviedriem visvairāk apslacītie mūri visā akadēmijā. Jā. Neviens gan izmistumā par sliktu atzīmi nav meties no šejienes lejā, un tas ir ļoti pozitīvi. Dodoties tālāk pa mūzikas akadēmijas koridoriem, no visām pusēm var dzirdēt visdažādākās skaņas. Jā, šī lieta agrāk nebija, un man ir milzīgs prieks un pārsteigums, ka tagad ir oficiāli dota dzīvības iespēja mūzikas terapijai arī šajā akadēmiskajā iestādē. Ievas specialitāte ir mūzikas kritika, ko viņa arī tagad pasniedz dažādās mācību iestādēs. Taču, kamēr pati bija studente, visvairāk laika pavadīja audiovizuālo ierakstu nodaļā. Tur atrodas milzum daudz visdažādāko disku un plašu. Katrā ziņā noteikti kaut kur anālēs stāv rakstīts, ka cik stundas te Ieva toreiz Zelmane ir pavadījusi ar austiņām klausoties un vēlreiz pārklausoties galveno tēmu, blakus partiju, attīstību, finālu. Akadēmijas laikos Ieva nodarbojās ne tikai ar mūzikas klausīšanos, bet arī spēlēja klavieres. Es nespēju īsti uzlūkot bez tā, lai man uzreiz nesasvīst rokas. Šis stress ar nepārtrauktiem konkursiem, ar nepārtrauktu cīņu par 1. vai 2. vietu, un otrā redz ir slikti, un visvat šitas ārprāts, ar ko man bija jāiet, neļauj man šobrīd manus bērnus likt mūzikas skolā un iziet visam tam vēlreiz cauri. Es nespēju. Sarunas laikā dabiski nonācām pie mūsu šodienas raidījuma tēmas slinkuma. Ievas dēls un meita abi jau mācās skolā. Viktors 3., bet Uma 1. klasē. Pati Ieva savu skolas laiku atceras kā periodu, kad īsti nebija laika vaļaspriekiem, jo visu laiku bija jāmācās un vēlreiz jāmācās. Painteresējāmies, vai pēc šīs pieredzes Ieva ļauj bērniem darīt to, ko viņi vēlas, jeb tomēr cenšas piespiest pildīt reizēm netīkamos pienākumus.
Es nezinu, kurš kur motivē vairāk mūsu mājās. Un šorīt no rīta es saprotu, 6:30, es nepiecelšos. Es atveru aci un aizveru aci un domāju, es nepiecelšos, bērniem būs brīvdiena. Un nav ne pirmā, ne pēdējā tāda reize. Pēkšņi atverās guļamistabas durvis pēc 15 minūtēm, jo bērni jau automātiski mostās, kā tā. Ienāk mamma, vai mēs uz skolu šodien neiesim? Es saku, bet mēs gribam. Es saku, nu tad ejiet. Un viņi apģērbās un aizgāja pa tumsiņdīt. Un laicīgi. Un tad, kad tu uz viņiem nekliedz, sliņķi cēļaties, dariet kaut ko, viņi paši par sevi parūpējās. Viņi sev uztājas brokastis, ko viņi, tad, kad es esmu virtuvē, viņi nezin, kur ir maize, un viņi nezin, kur ir dakša. Mamma iedod. Un tad, kad es saku, vācieties, tad viņi iet, nomazgājās, brālis taķemē māsu, jo to viņi nespēja. Viņi viss spalvas pa gaisu, kaut kā, un viņi ir aizgājuši. Un es patiešām piezvanu pēc pusstundas skolotāju, viņi saka, nē, viņi sēž solā. Man ir šoks. Tā bieži vien arī notiek. Kur ir vēlēšanās kaut ko darīt, tur slinkumam nav vietas. Taču ko darīt, ja negribas? Vecāki krīt izmisumā, bērns atkal nav izpildījis mājas darbus, negrib lasīt grāmatu, arī istaba nav kārtībā, mīskaste nav iznesta, vai situācija izklausās pazīstama? Tad ar nepacietību klausāmies un skatāmies tālāk, jo risinājumi sekos. Viens iemesls, kā vecāki skatās uz slinkumu, varētu slēpties pašu vecāku domāšanā. Jo vecāki daudz strādā, ir noguruši, agri dodās uz darbu un vēl nāk mājās. Un viņi, protams, vēlētos, lai bērns ir piecēlies, saklājis gultu, izmācījies pēc skolas, nomazgājis traukus, sakārtojis savu istabu un palasījis grāmatu, teiksim. Bet, ja vecāks atnāk mājās no darba un konstatē, ka ir trauka nenomazgāt, bērns nav izmācījies, sēž pie datora, tur ir drupačs un netīrās krūzes, tad var rasties sajūta, ka tas ir vienkārši šausmīgs slinkums. Bet te ir runa par kaut ko citu. Dažkārt vecāki uzstāda pārāk nereālas prasības, vienkārši sagaida, ka bērns būs kā mazs pieaugušais. Taču bērns ir bērns. To patiešām ir vērts atcerēties. Protams, tas nenozīmē, ka mūsu meitām un dēliem nav jābūt pienākumiem. Vienkārši mūsu prasībām jāatbilst bērna vecumam, temperamentam un attīstības līmenim. Un galvenais, mums savā nostājā jābūt konsekventiem. Un tieši ar to, ka vecāki savu prasību neuztur, bet visu laiku kā pulkstenis tikšķi un saka, izdari, savāc, sakārto, nespēlē datoru, mācies, nesēdi pie datora, saklāj gultu, sakārto istabu, kas tev te pa cūku kūt, un tādā garā rodas iespējas, ka tas bērns ir nekārtīgs, nesavākts un neorganizēts. Un tas bērns arī tiek pieradināts un uztrenēts, ka vecāks vienkārši runā, tas ir jāpārlaiž un par vienkārši dzīvot nost. Tā, es iegāju Maikubā, un es redzēju tev tur divnieku matemātikā. Nu, skaidro lūdzu. Nu, nezinu, pēdējums aizies koncentrēt. Lai tā nenotiktu, mums nevajadzētu prasīt no skolēna uzreiz visu. Jāsāk ar dažām prasībām, kuras tiek konsekventi uzturētas. Piemēram, sakārto istabu. Vispirms jānodefinē, ko nozīmē sakārto istabu, jo bērnam bieži vien liekas, ka istaba jau ir kārtīga un māma tikai piesienas. Tad neaizmirstam par kontroli un rezultātu novērtēšanu. Lai bērnam būtu vēlēšanās kaut ko darīt tālāk, nepieciešama motivācija, piemēram, ar uzslavām. Ar slinkumu bērnu ikdienā mēs vecāki parasti tiekam galā paši, taču daudz laika jaunieši pavada skolas sienās. Ko lai iesāk ar slinkumu mācīšanās procesā? Pirmais darāmais – jāatklāj mūžīgā es negribu patiesais iemesls. Jo, kā sacījis romiešu filozofs Seneka, kauns ir nevis nezināt, bet gan negribēt zināt. Labdien, skolēni! Labdien, skolotāja Ilona! Sēžamies. Šodienas klases audzināšanas stundas tēma ir slinkums. Kā jūs domājat, kas tas ir? Juļa? Es domāju, ka slinkums ir tas, kad, piemēram, uzdot kādu uzdevumu, tev negribas viņu darīt, bet tev vajag izdarīt, bet tev tā negrib.
Bērni nepiedzimst slinki. Viņi piedzimst ļoti aktīvi, ar tieksmi izzināt lietas, un tādi viņi arī dzīvo. Un mēs esam pieaugušie tie, kas viņus, teiksim, kas sabojā, bet pamudina būt slinkiem ar savām darbībām vai tieši otrādāk bezdarbībām. Piemēram, ja bērnam ir uzdots izdarīt kaut ko tādu, kas ir pārāk grūts, pārāk liels, tad bērns cenšas. Viņš to tiešām no visas sirds dara. Viņš mēģina vienreiz, viņš mēģina otrais, un viņam nesanāk, un varbūt, ja vēl kāds viņam parāda, ko viņam nesanāk, pēc kaut kāda laika bērns pārstāj censties, viņam vairs nav interesanti, viņam vienkārši nolaižās rokas. Un tad arī sākās slinkums, kā viņš nemēģina darīt ne tikai to, kas viņam nesanāk, bet arī jau visu pārējo. Kāpēc tas notiek, jūs jautāsiet? Viens no būtiskākajiem iemesliem varētu būt mācīšanās grūtības. Tagad jums būs ļoti interesants uzdevums. Jums ir sagatavoti krāsainie zīmuļi. Tagad taisam actiņas ciet un iedomājamies, kas ir slinkums. Un uzdevums ir šāds. Uzzīmējiet lūdzu savu slinkumu. Sākam strādāt. Es domāju, ka vecāki šajā brīdī var ļoti sadarboties arī ar skolu, jo skolotāji ir tie, kas arī redz, kas notiek. Vecāki laisties var pie atbalsta personāla, tā skaitā arī skolas psihologa. Tieši skolas psihologs var izvērtēt bērna, attīstības iespējas un šobrīdēju attīstību, līdz ar to arī palīdzēt vecākiem saprast, kas ir tas. Un pēc tam arī pēc kaut kāda izstrādāta plāna tieši tā vecāki var ar patiesu interesi iesaistīties bērna mācību procesā un bērna dzīvē. Jo, piemēram, kā mums parasti ir, kā gāja skolā labi, kaut ko uzdeva, paēdu. Ar to visu saruna arī beidzās. Ja? Un, ja tāds notiek gadiem, tad nekāda mācību motivācija, nekāda interese nevar rasties. Tieši otrādāk rodas tas pats slinkums. Bieži vien slinkuma mēdz jaukt arī ar pašorganizācijas trūkumu. Un tas izskatās apmēram tā, ka tad, kad es viņam stāvu klāt, arī skolotāji šo saka, skolā viņš visu izdara, viņš strādā, visu saprot, tikko es pagriežos un neskatos viņam līdzi, tā nekas nav izdarīts. Viņš kūko, ķēpājās, netiek līdzi un šķiet, viņš ir vienkārši slinks. Bet tā nav. To ir ļoti grūti saprast. Mēs varam tikai iedomāties. Šajos gadījumos ir ļoti, ļoti svarīgi vienmēr sniegt bērnam individuālu palīdzību. Piemēram, tie ir bērni, kas nevar paši izmācīties mājās. Viņš nevar atnākt un fokusēt izmācīties. Viņš var ņemties visu vakaru ar strīdēšanos, ar asarām, ar mammas aizrādījumiem, kādreiz ar kliekšanu. Vecāki kādreiz saka, ka vienkārši nav izturam tā otrā slodze mājās. Šķiet, tas bērns ir vienkārši slinks. Prasi mammai palīdzību, prasi. Tev ir grūti. Nogurušiem vecākiem darba dienas vakarā nevienmēr ir tik vienkārši saņemties, lai palīdzētu savam bērnam. Taču neko nevar darīt. Tas jādara un jāuztver kā ieguldījums bērna nākotnē, par ko esam tiešā veidā atbildīgi. Un atcerēsimies atzīmēt pozitīvās lietas, ko mūsu skolēniem izdevies paveikt. Jo, diemžēl, mēs bieži atceramies pakritizēt savu atvasu par kļūdām, toties aizmirstam izteikt atzinību par sasniegumiem. Vecāku interese ir pirmajā vietā, un katram vecākam jāsaprot un jāzina, cik ilgu laiku viņš pavada ar savu bērnu. Vecākam nedrīkst visu atbildību nolikt uz skolotāju pleciem. Ja, un pateikt, ka skolā tiks galā, un man tagad nekas nav jādara, tikai jāapģērb vai jāpabaro bērns. Bērnam tomēr ir vajadzīga vecāku atbalsts, ja, motivācija. Motivācijas var būt dažādas, iet uz kinofilmu, braukt uz kādu pasākumu, ja, aiziet uz cirku un tā tālāk. Tad tas rezultāts ļoti lēnām pakāpeniski var arī būt pozitīvs, bet ļoti lēnām pakāpeniski, jo sabojāt mēs varam ātri, izlabot mēs varam 3 reizes ilgāk. Paceliet rokas, kam patīk vairāk slinkot? Tikai godīgi. Jā, drusciņ, jā. Jā. Un kam strādāt? Čakli strādāt, malači. Kopsavilkumā šeit redzami galvenie slinkuma iemesli. Mācīšanās grūtības, kas laicīgi jāpamana un jāpalīdz skolēnam tās pārvarēt. Pārāk augstas vecāku prasības, līdz ar to bērna pārslogošana un nogurums. Prasībām jābūt adekvātām, bērna vecumam un attīstībai atbilstošām. Pašorganizācijas trūkums.
trūkums. Vecākiem un skolotājiem skolēnu jāatbalsta tik ilgi, kamēr viņš pats iemācīsies būt uzmanīgs, koncentrēties un pabeigt darbu līdz galam. Taču ir vēl viens svarīgs iemesls. Mēs negribam kaut ko darīt tad, kad nav skaidra mērķi, jo neredzam tam jēgu. Kāpēc man jāmācās šis dzejolis? Priekš kam man zināt šo ķīmisko formulu? Fizika tāpat man nekad mūžā nenoderēs. Iespējams, mūsu paudze nomāca aptuveni šādi un vēl 100 līdzīgu jautājumu. Tāpēc 39 Latvijas skolās Latvijas Universitātes programmas atbalsts ietvaros notiek skolotāju apmācība, lai skolēniem katras stundas sākumā uzstādītu un paskaidrotu mērķi, ko mēs šodien darīsim un kāpēc. Tas palīdz saskatīt jēgu mācību saturā un māca to atrast arī citās dzīves situācijās, kas veidojas ārpus skolas. Mēs sākam ar sociāli-emocionālās audzināšanas stundām, un tur katrā stundā ir tā, ka skolotājs pasaka, ko mēs šodien mācīsimies un kāpēc jums tas noderēs, ja jūs to apgūsiet. Bet mēs aicinām skolotājus, un daudz pedagogi arī to dara, arī priekšmetu stundās. Teiksim, kāpēc mums vajadzētu ģeometrijā šo tēmu apgūt, vai kāpēc mums vajadzētu zināt vēsturē to un to. Jo mēs patiešām zinām, ka tās zināšanas, ko dod skola tīrā veidā, lielu daļu patiešām nebūs nepieciešams. Tātad ir pavisam vēl cits mērķis, kāpēc tas ir jāmācās, un mums jāvar to atklāt. Ka tādā veidā mēs trenējam dažādas savas spējas, mēs sevi slīpējam kā tādu dārgakmeni un radam tādu zināšanu, uzkrāto zināšanu bagāžu, kura būs ļoti, ļoti svarīga, lai pēc tam dzīvē būtu veiksmīgs. Turpmāk raidījumā skatieties, kā atšķirt slinkumu no pavasara noguruma, vai nekā nedarīšana vienmēr ir vērtējama negatīvi? Jums noteikti ir pazīstama situācija, kad kāda darba izpildes termiņš strauji tuvojas, bet nav saprotams, kā beidzot piespiest sevi sākt kaut ko darīt. Turklāt jūs patiešām apzināties, ka uzdevumu vajag izpildīt, bet vēlkat līdz pēdējiem brīdim, kad atlikt vairs vienkārši nav iespējams. Un lūk, te mēs nonākam pie vēl viena ar slinkumu cieši saistīta jēdziena, ko pēdējā laikā diezgan bieži izmanto dažādos plašsaziņas līdzekļos, proti prokrastinācija. Prokrastinācija? Es pirmo reizi dzirdu. Nē, neesmu dzirdējis. Nē, es nezinu, kas tas ir. Jūs zināt, kas ir intermitējošās hipestēzija? Ko tad īsti nozīmē šis jēdziens? Prokrastinācija ir iracionāla tendence atlikt uzdevumu izpildi, uzdevumu uzsākšanu vai arī kavēt šo te uzdevumu nodošanu. Tā pašā laikā piedzīvojot arī šo te subjektīvo diskomfortu un trauksmi par to, ka darbs tiek atlikts, bet netiek darīts. Un prokrastinācija ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kas rada grūtības mācībās. Šī problēma ir ļoti aktuāla, īpaši studentu vidū, un līdz pat 95% studenti ir atzinuši, ka viņi prokrastinē. Tas ir milzīgs skaitlis. 75% no studentiem tiešām sevi arī uzskata par prokrastinētājiem, un apmēram puse prokrastinē problemātiski tā, ka tas ietekmē viņu ikdienu. Ja? Gan sekmes, gan emocionālo stāvokli, gan fizisko veselību. Es domāju, ka tur ir tāda īpaša infekcija, ko studenti un skolēni nodod savam pasniedzējam. Šausmīga infekcija, un kaut kāda vakcīna par to faktiski, ja atklātu, kā es noteikti dabūtu Nobela prēmiju. Tu kļūsti tikpat slinks un dari visu tieši tāpat pēdējā brīdī. Tas ir a priori, tā tas ir. Šajā sakarā ļoti svarīgi iemācīt jauniešus plānot savu laiku. Bieži vien skolēni pārāk optimistiski, es jau pagūšu, kāpēc man to darīt sestdienu, ja man tas ir uzdots uz ceturtdienu. Bet tagad pienāk trešdienas vakars, tad ir skaidrs, ka pat tādu laika sprīdi nepagūs neizlasīt grāmatas nodaļas, neizkonspektēt, neatbildēt uz jautājumiem. Un mūsu klasē ir tā, ka mums literatūra ir reizi nedēļā un tiek uzdots ļoti liels darbs uz nedēļu. Tas nenozīmē, ka otrdien vakarā es sēžos tagad pie galda un sāku lasīt vai mācīties no galvas. Viņi zina, kāpēc ir katru dienu padruskai jāiemācās, jo pēc tam būs vieglāk, būs vairāk brīva laika. Labāk visu izdarīt laikā. Es atpūtos tikai
Brīvdienas. Ko šodien vari padarīt un netaupī uz rītu? Lai uzvarētu tendenci prokrastinēt, jeb atlikt darbus uz vēlāku laiku, svarīgi novērst iespējamos traucēkļus. Tas būtu datorspēles, tā kā sociālie tīkli, kuros var tik ātri iet pārbaudīt tur e-pastus un tam līdzīgi. Nu jā, tā kā jābūt šī darba mācību vidē, viņai jābūt ir tā kā koptai, bez šiem traucēkļiem, un arī vēlams ir noteikt laiku, tā kā ieteikt, piemēram, ka stundas tiek pildītas no 6 līdz 7 vai 8 vakarā. Konkrēts laiks, kas dod arī to struktūru un to dienas gājums, tā kā ir tāds efektīvāks. Tātad, lai efektīvi cīnītos ar slinkumu un prokrastināciju, mums vispirms jānoskaidro iemesls. Kāpēc bērnam negribas kaut ko darīt? Kāpēc viņš atliek kādas lietas izpildu uz pēdējo brīdi? Kad iemesls ir skaidrs, ķeramies pie lietas, jo galvenais slinkuma pretlīdzeklis ir darbība. Pārstājiet domāt par to, kā jūs to darīsiet, kādas grūtības jūs sagaida un kā jūsu darbu novērtēs. Vienkārši izmetiet visas šīs domas no galvas un sāciet darīt. Sadaliet vienu lielu uzdevumu vairākos mazos. Ja jūs biedē darba apjoms, izpildiet to pa daļām. Apbalvojiet sevi vai bērnu par katru izpildīto punktu. Plānojiet savu dienu, atvēlot noteiktu laiku gan darba izpildei, gan atpūtai. Taču, ja nu padomi tomēr nelīdz, varbūt bērna slinkumam ir pavisam cits iemesls. Nu, ko tu atkal guli, neko nedari? Celies augšas sliņķis tāds. Šodien ir 1. marts, ar ko mēs visus apsveicam, jo iestājas kalendārais pavasars. Taču pavasaris nes ne tikai prieku ar sniegpulkstenītēm un zaļām lapām, bet daudziem no mums arī nogurumu un pat depresiju. Mēs lielāku daļu, tā kā vecāki, tā kā ārti, tomēr gribam norakstīt, ja, ka bērni mums ir slinki, ka viņi negrib mācīties, ka viņi negrib strādāt, ka viņi, nezinu, tur vispār neko negrib, ja. Bet, protams, zem šīm slinkumiem arī sliepjas tās pamatsaslimšanas arī varētu būt, ja. Un, protams, šīs nogurums var izpausties, un tā kā nervozitāte, un tad, protams, grūti piecelties no rīta, un galvas sāpes, un galvas reibonis, un temperatūras svārstība, un kaut kāda vēdera sāpes, kas kam nekāds nav pamāts. Un, protams, ja bērns tur žēlojas vienreiz, nu, tad varētu norakstīt patiešām uz to slinkumu, ja? Bet, ja vecāki jau dzird to sūdzības vismaz 3 reizes nedēļā, ja? Nu, tad varbūt tomēr ir vērts pievērst uzmanību, ja? Un tad varbūt apskatīties, kāpēc tas notiek, ja? Vai varbūt pamainīt kaut ko uzturā vai savu režīmu, ja? Vai tomēr griezties pie ārsta. Lai uzvarētu pavasaru nogurumu un vispār būtu veselīgi, visa gada garumā ir svarīgas 3 ikdienas režīma sastāvdaļas. Veselīgs uzturs, tostarp vitamīni, fiziska slodze, arī pastaigas svaigā gaisā un pilnvērtīga atpūta naktī, ne mazāk par 8 stundām. Dienas režīmu jābūt. Ja? Viņam neskatoties to, ka viņi jau lieli, dušīgi, forši, smaidīgi un brīnišķīgi, ja? Viņam saulēcīgi jāiet gulēt. Ja? Viņam jāiesguļās, viņam jāatpūšās. Ja? Nu, vajag noteikti atcerēties par to, tā kā mazām bērniņam, ja viņam tāpatās jābūt broksts, pusdienas, launāks un vakarīgs. Ja? Viņam noteikti jābūt fiziskā aktivitāte. Ja? Viņi visu dienu sēž skolā, visu dienu viņi sēž pie telefona, visu dienu viņi sēž pie datora. Ja? Nu, nebūs viņam ne asins rīts uzlabots, ja? Ne labs garstāvoklis, ne laba pašsājūta. Ja? Tad šī aktivitāte jābūt vismaz 3 reizes nedēļas stundu laikā. Tad mēs varam sasniegt kaut kādu rezultātu. Nu, un, protams, jāatceras par to, ka jādzer šķidru, bet ne kolas. Kolas, protams, arī var izdzert, ja ļoti gribās. Bet jābūt šķidrumam, jābūt tējam, kas patiešām mēģina izkalot visu to nelabu, kas sakrājas mūsu organismā, ja, un nodrošināt normālu smadzeņu darbību. Ja? Nu, un, protams, jāskatās uz to, ja jums pārāk liela slodze, kas mums tie pusauģi patiešām liela. Ja, ka viņi mācās skolā, viņi mācās kaut kādu pulciņu, viņi iet uz kaut kādām papildus nodarbībām. Nu, lielāka daļa vēl nu pat strādā, ja, jādzer noteikti vitamīnus. Ja. Tāpēc, ka principā nodrošināt ar pārtikas produktiem pilnvērtīgu uzturu nu, praktiski nav iespējams. Mēs gandrīz pusstundu runājam par to, cik slikti ir slinkot, atlikt darbu uz pēdējo brīdi un kā uzvarēt slinkumu. Bet domājams, ka kaut kur dziļi sirds stūrītī katram no mums rodas jautājums, vai tiešām slinkošana vienmēr ir tikai kaut kas slikts?
nekā nedarīšana bieži vien jau ir kaut kā darīšana. Kad es jautāju bērniem, ko tu dari, viņš saka neko. Bet ko tu tad dari, kad tu neko nedari? Jo tas vienalga nozīmē, vai nu es guļu gultā, vai lasu žurnālu, vai skatos televizoru tā, vai eju pastaigāties. Redzat, cik daudz nekā nedarīšanas veidi. Slinkums ir īpašs miera stāvoklis. Mums visiem, gan pieaugušiem, gan bērniem reizēm, ir vērts apstāties un norimties. Un, lai tā atpūta būtu tāda jauka un pilnvērtīga, ir ļoti vērtīgi, ja mēs pieslēdzam tam apzinātību. Arī tai laika nosišanai. Mēs to padaram apzinātu tādā ziņā, kā, piemēram, es zinu, ka es šodien uzrakstīju kontroldarbu, vai man bija grūta diena, un es labi tiku galā, vai es esmu tātad vienkārši izdarījuši savus pienākumus, kas man bija jādara, un tagad es sev apbalvošu ar nekā nedarīšanu. Bet apzinātība ir tieši tajā, ka es zinu, ka es to daru tāpēc, ka es esmu kaut ko izdarījis citu pirms tam. Un tā ir tad nevis tā bumbulēšana un tāda ar tukšo galvu laika nosišana, bet es zinu, ka es skatos šo seriālu, vai es lasu šo žurnāliņu, vai vienkārši saceļu kājas gaisā, tāpēc ka, un tur aiz tā kaut kas seko. Un tad tas uzreiz ir tāds attiecināms, un to var izbaudīt vairāk. Galvenais – iemācīties izšķirt, kurā brīdī skolēns tiešām veldzējas nekā nedarīšanā, lai atpūstos, bet kad vienkārši nosit laiku, kamēr skolā uzdotie mājas darbi paliek neizpildīti. Bet šodien, brīvdienā, atpūtīsimies kā nākas, sev par to it nemaz nepārmetot. Lai izdodas!